Vakar vēlreiz visiem tiem, kas skatās klātienē un kas arī, kas skatīsies šo nodarbību pēc tam atkārtojumā. Šodien mums jau ir apziņas līmeņa paplašināšanas 25. seminārs, un šodien mēs runāsim par tēmu, kā dzēst negatīvu karmu. Nu, Dievs mums patiešām dod iespējas, daudz un dažādas iespējas, kā mēs varam dzēst negatīvu karmu. Bet pirms tam atkārtosim, kas tad ir negatīva karma. Negatīva karma ir dievišķā enerģija, kuras vibrācijas cilvēks pazeminājis ar savu nepareizo rīcību, sliktām domām un jūtām. Un tā ir pašreizējā iemiesojuma uzdevums to atstrādāt tieši šī iemiesojuma laikā, un tas arī šī negatīvā karma arī ir tas cēlonis, kāpēc ar mums dzīvē dažkārt notiek kaut kas slikts, ka mēs nesaprotam, kāpēc ar mums tas ir noticis. Jo, diemžēl, mēs nevienmēr redzam cēloņu seku sakarību, bet pastāv tāds arī teiciens, ko sēsi to pļausi, dodas devējiem atdodas. Un tieši tā arī tas notiek ar negatīvo karmu, ka cilvēks neatkarīgi no tā, vai viņš apzinās vai neapzinās, kā viņš viņu ir radījis, šī negatīvā karma pie cilvēka atgriežas atpakaļ. Vai viņi atgriežas atpakaļ šī iemiesojuma laikā vai nākamo iemiesojuma laikā, tas ir atkarīgs no karmas smaguma pakāpes. Ja karma ir vieglāka, tad noteikti šī iemiesojuma laikā, ja smagāka, tad kādā no nākamajiem iemiesojumiem. Slikto karmu, jeb šo negatīvo enerģiju, kur mēs esam uzņēmuši iepriekšējo dzīvju laikā, Dievs ļoti humāni atļāva mums dzēst par daļām. Nu, var teikt, pa cikliem, sadalot šo negatīvo enerģiju ciklos. Un ir šis dievišķais skaitlis tieši karmas dzēšanai, skaitlis 12. Tātad mūsu sliktā karma tiek sadalīta starp iemiesojumiem, jā, tātad 12 mūžiem. Nevis viena mūža laikā mēs uzreiz visu atstrādājam, bet viņi tiek sadalīti pa cikliem. Jo, ja mums būtu viena mūža laikā jāatstrādā mūsu negatīvā karma, tad mēs vienkārši uzsprāgtu, ja tas būtu nereāli un neiespējami. Jā, tāpēc ļoti humāni tas tiek sadalīts, jā, bet cikli ilgums ir 12. Viena mūža laikā, tātad šī mūža laikā, mēs šobrīd esam iemiesojumā, mums arī šī negatīvā karma tiek sadalīta pa 12 gadu cikliem. Jūs varat sev pat uzzīmēt tādu kā diagrammu, kur sadalot no dzimšanas brīža 12 gadi, 24 gadi, 36 gadi, 48 un tā tālāk. Jūs varat pārliecināties un pārbaudīt, kurā brīdī jums ir bijušas kādas, tiešām nelaimes vai kaut kādi smagi dzīvē brīži, un jūs redzēsiet, ka tie ir bijuši cikla, teiksim, parasti, varbūt, ka kādam ir, protams, arī izņēmumi, bet parasti šie smagie brīži, karmas atstrādāšanas brīži ir cikla beigās, tie var būt cikla pēdējie 3-4 gadi. Ja mēs ņemam, ka 12 gadi ir ciklā, tad pēdējais ceturksnis, jeb 4 gadi, ir tas laiks, kad var piemeklēt dažādas, tiešām dzīves grūtības. Savukārt viena gada laikā, tagad, teiksim, ir 25. gads, tad šī karma tiek ļoti humāni sadalīta pa mēnešiem. Daļu karmas mēs atstrādājam janvārī, daļu februārī, daļu martā un tā tālāk. Ja mēs patiešām to karmu atstrādājam, tad mums gada beigas arī ir, salīdzinoši mierīgas, jā, kaut kas notiek, bet nav nekas pārspīlēts. Bet, ja mēs visu gadu tomēr neesam strādājuši ar sevi, tad karma uzkrājās cikla beigās, tas ir gada laikā, tās ir gada beigas, un tad ļoti bieži visādi nelaimes gadījumi un viss, kas slikts notiek gada beigās, kas ir oktobris, novembris, decembris, varbūt arī septembris, ja tātad gada otrajā pusē.
Tātad karma ir enerģija, un šī enerģija uzkrājās līdz noteiktai robežai. To robežu mēs nezinām, to nosaka Dievs. Un tad, kad šī robeža tiek pārsniegta, tad karma ir jāizlādējās. Un tā izlāde notiek, nu, piedzīvojot kaut ko sliktu. Piemēram, ģimenē ir sliktas attiecības, problēmas krājās, partneris strīdās, un tad pēkšņi, negaidīti viens no partneriem cieš nelaimes gadījumā. Lūk, tas jau parāda, ka tā negatīvā enerģija, kas ģimenē ir krājusies caur tiem ikdienas strīdiem, ir pārsniegus kritisko robežu, un nelaimes gadījuma laikā notiek negatīvās enerģijas izlāde. Un parasti ir tā, ka tas, kurš cieš, nu, piemēram, vīrs varbūt cieš nelaimes gadījumā, tad sieva tajā brīdī, kad viņa redz, nu, ka viņa var zaudēt vīru, ar kuru visu laiku ir strīdējusies, pēkšņi sāk aptvert, ka tas vīrs nemaz nav tik slikts, un ka tās problēmas, kas starp viņiem ir, ka tās taču gal galā ir izcināmas un tā tālāk. Ja? Tā kā tas arī parāda to, ka pēc tādas karmas izlādes dažkārt, nu, situācijas sakārtojās, bet nevienmēr var arī būt tā, ka, nu, notiek nelaimes gadījums un cilvēks aiziet bojā, un tu, lai kā arī saproti, ka tas vīrs varbūt nebija tik slikts, tu vairs neko mainīt nevari, jo vīrs ir miris, jā. Tātad jāsaprot ir tas, ka nelaimes brīdī notiek sliktās enerģijas sprādziens, jeb izlāde. Un tāpēc ļoti bieži nelaimes gadījumi tiek uzskatīti, ka tie ir karmiski, bet tas nav simtprocentīgi vienmēr. Ļoti bieži tā ir, bet tas nav simtprocentīgi. Tad, kad cilvēks, nu, ir piedzīvojis to nelaimi, vienalga, vai varbūt viņš ir tikai mašīnu sasits, pats ir vesels, varbūt, ka viņš tomēr ir traumējis kaut ko un guļ gultā, tas ir tas laiks dots cilvēkam pārdomām, lai cilvēks šajā laikā pārdomātu savu dzīvi un saprastu, ko viņš dara pareizi vai ko viņš dara nepareizi. Un, ja cilvēks saprot savas kļūdas, ja maina attieksmi pret dzīvi un maina savu domāšanu, tad jauna karma vairs neveidojas. Ja cilvēks nesaprot savas kļūdas, vaino citus, ka citi ir vainīgi pie tā, kas ar viņu ir noticis, kā saka, neattīsta savu domāšanu, ja, tad karma var pat pieaugt. Ja, nu, teiksim, kaut kāda daļa tajā nelaimes gadījumā ir izlādējusies, bet cilvēks ar to savu nepareizo attieksmi pret dzīvi, nu, turpina to negatīvo enerģiju vairot. Teiksim, es atceros vienu gadījumu, nav būtiski tur vārdi uzvārdi, bet tas jau bija daudz gadus atpakaļ. Televīzijā ziņoja, kad nu, viens jauns izskatīgs vīrietis bija cietis, manuprāt, tā arī bija autoavārija, un viņš avārijā bija lauzis mugurkaulu. Viņam tika taisīta operācija mugurkaulā, un šī operācija bija neveiksmīga. Viņš sūdzēja tiesā ārstus, es nezinu, vairs neatceros, kā tur tie procesi beidzās, vai tur viņam tur maksāja kaut kādas kompensācijas, vai kā tur viss tas beidzās, to es vairs neatceros. Bet, nu, katrā ziņā viņam ārstēšanās process bija neveiksmīgs. Un tad es, skatoties uz šo jauno izskatīgo vīrieti, kurš patiešām, jā, ļoti žēl, ka viņš bija, nu, invalīds un ka tās operācijas bija neveiksmīgas, viņam tur bija vairākas tās operācijas un viss, es saprotu, bija neveiksmīgas un viņš palika ratiņkrēslā un par to, protams, ļoti žēl. Bet tai pašā laikā bija ļoti redzams, ka šis vīrietis vaino citus, ka visi citi bija vainīgi nelaimes gadījumā, ārsti bija vainīgi neveiksmīgajās operācijās, visi citi bija vainīgi. Viņš nesaprata, nebija droši vien arī neviens, kas viņam varbūt pamāca vai izskaidro dzīvi. Nu, ka arī viņš ir līdzatbildīgs tajā, kas notika, jo katrs cilvēks ir līdzatbildīgs arī operācijā.
Ja cilvēkam nav pareiza attieksme pret dzīvi, ja viņš nav izpratis to, kas viņam jāizprot, viņš jau ārstiem nepalīdz. Ārsti patiešām var operācijas laikā pieļaut kļūdas, kuras varbūt nekad nav pieļāvuši, bet tieši šim cilvēkam pieļauj to kļūdu. Ja? Jo Dievs jau strādā, ārsti jau ir tikai instruments Dieva rokās. Un tāpēc nu, gudrs ir tas, kas nekad nevaino citus savās neveiksmēs, savās nelaimēs, bet uzņemās līdzatbildību tajā, kas notiek. Ja mēs runājam par slikto karmu tieši savstarpējās partnerattiecībās, tā tiek atstrādāta, kad pēc šķiršanās partneri atkal sajiet kopā un dzīvo laimīgu dzīvi, skatoties viens uz otru ar pavisam citām acīm. Ja? Jo dažkārt varbūt patiešām partneriem ir jāizšķirās, lai, nu, tā izšķiršanās laikā, protams, tur tā karma pat vairojās, ja, jo tur abas puses ir negatīvi noskaņotas un tā tālāk, bet nu varbūt kaut kādu laiku, pēc kaut kāda laika abiem atvēsinās prāts un abi sāk mācīties un varbūt arī izprot, kāpēc viņiem ir bijuši tie strīdi un, un tā ir tā iespēja, ja abi divi ir izpratuši strīdus un ja ir bijusi tā mīlestība, tomēr sākumā starp partneriem, tad ir iespēja atkal sajiet kopā un mūsdienās jau var salauzties arī vairākas reizes, ne tikai vienu reizi. Nu, un tā, ja partneri izšķirās un viens otru vaino, ienīst, tad šī negatīvā karma netiek atstrādāta, neskatoties to, ka partneru attiecības tika šķirtas, tad negatīvā karma netiek atstrādāta, un viņa nu, ļoti bieži tiek nodota tālāk bērniem, mazbērniem, bet arī paņemta līdzi uz nākamo dzīvi, kad atkal šie partneri satiekās, varbūt citās attiecībās, nevis kā vīrs un sieva, bet varbūt kā dēls un māte. Un dēls, protams, neklausa māti, un te pašā laikā mātei tas ir dēls, un viņai nav kur likties, viņa nevar izšķirties ar dēlu, ja? Kā var izšķirties ar partneri, ja? Un tad ir šīs sarežģītās attiecības. Ļoti bieži sliktas karmas dzēšana notiek slimības laikā, caur ciešanām. Teiksim, iet runa par smagām slimībām. Es nerunāju par tādām vieglām slimībām, nē. Vieglu slimību laikā arī, protams, notiek negatīvās enerģijas dzēšana. Tas tiešām tā arī ir, bet tieši, ja mēs runājam par karmu, ja, kas ir nu, tāda nu, spēcīga negatīvā enerģija, tad tās dzēšana notiek smagas slimības laikā, izjūtot ciešanas. Ja, ja cilvēks tajā laikā, kad viņš slimo, viņš uzdod sev jautājumu, kāpēc es esmu saslimis? Un ja viņš nevaino ne ārstus, ne kādu citu savā nelaimē, savā slimībā, bet meklē cēloni sevī, mēģina izprast savu līdzatbildību, kāpēc viņš ir saslimis. Ja viņš arī neuzveļ atbildību par izveseļošanos uz ārstiem, ka man ir, kā saka, man ir jākļūst veselam un tā ir jūsu atbildība, tad, veidojot pareizu attieksmi pret dzīvi, tiek dzēsta sliktā karma. Protams, var būt, ka sliktā karma ir tik ļoti liela, ka pat visu to, ko es minēju, izdarot, šī karma netiek dzēsta, jeb tiek dzēsta daļēji, jeb varbūt karma arī tiek dzēsta, bet cilvēks nomirst. Nu, tātad, ja cilvēkam ir smaga slimība, tad atvesaļošanās var notikt, var arī nenotikt, jo to lemj Dievs, skatoties uz mācībām, kas cilvēkam ir jāapgūst dzīves laikā un fiziskā ķermeņa stāvokli. Teiksim, man ļoti spilgti palicis atmiņā, daudzus gadus atpakaļ man lūdza palīdzību jauna sieviete, kurai bija ļoti slims bērniņš piedzimis, ļoti smagā stāvoklī, kur ārsti teica sievietei, ka bērna izvesaļošanās ir, nu, teiksim, 50 uz 50, nu, procenti, jā. Un, ja varbūt arī tas procents bija pat mazāks, es vairs tik smalki neatceros, jā, bet, nu, var sakot, sievietes bērniņš bija ļoti slims, viņam bija strutis smadzenēs, teiksim, tas, par ko ārsti brīdināja, ka pat ja bērniņš izdzīvos,
kad, nu, visticamāk viņš būs invalīds. Un šī sieviete man lūdza palīdzību, un es, protams, caur to, kā bija skarts bērna ķermenis, nu viņam tur bija strutas galvā un smadzenēs, un vēl tur bija kuri orgāni skarti. Un caur ķermeņa filozofijas izskaidroju šai sievietei, kas viņas domāšanā ir bijis nepareizs. Viņa arī atzina savas kļūdas. Viņas gadījumā bija, ka viņā bija atriebīgas domas pret savu bijušo darba devēju, kur tur bija kaut kā slikti beigušās tās darba attiecības, un viņa izjuta vēlēšanos atriepties savam bijušajam darba devējam, nezinot to, kad viņas atriebīgās domas reducējās bērnam kā strutas smadzenēs galvā. Un tad, kad mums tā saruna bija tāda ļoti laba, sieviete bija tāda, nu, kas tiešām mēģināja saprast, kāpēc ar viņu ir noticis tas, kas noticis, kāpēc ar bērniņu ir noticis tas, kas noticis. Un šī sieviete tiešām godīgi atzina savu vainu, nu, savu nepareizo domāšanu, atriebīgās domas. Un tad mēs strādājām ar piedošanu, kā viņam lūdza, nu, domās tas viss bija, viņa lūdza piedošanu savam iepriekšējam darba devējam, ka, nu, viņi ir pret viņu kalus atriebības plānus, nu, var sakot, tur bija garāks tas stāsts, es visu arī neatceros tādās detaļās, jā, bet, nu, katrā ziņā mēs kopā ar sievieti kārtīgi pastrādājām ar piedošanu. Un tad es sievietei teicu, ka nu, viņa tā tik ļoti sirsnīgi pastrādāja, un vēl mēs tur lūgšanas arī veicām, un es teicu, kad nedrīkst lūgt Dievam, nu, teiksim, lai bērns ir vesels, vai, nu, Dievs, nu, kas saka, labāk zina, kam kā jābūt, ka ir Dievam jālūdz, nu, lai Dievs, viņš labāk zina, kā ir vislabāk, lai ir labākais, kas var būt priekš bērni, jā. Un es viņu brīdināju, es teicu, ka iespējams priekš bērnu, nu, tā kā viņa man bija izstāstījis, kāds ir bērnu tas fiziskais stāvoklis, ja. Es teicu, iespējams priekš bērnu varbūt pat labākais ir, ka Dievs viņu paņem pie sevis, nevis, ka viņš visu mūžu mokās kā invalīds, ja. Bet es teicu, ne man to lemt, to lems Dievs. Un tiešām sanāca tā, ka tajā brīdī, kad mēs skaitījām kopā lūgšanas, un tās lūgšanas tika veltītas viņas bērniņam, un ar novēlējumu, ka Dievs labāk zina, kas ir labākais priekš bērna, tajā brīdī bērniņš nomira slimnīcā. Protams, ka sievietēs tas bija milzīgs pārdzīvojums, ja viņa to pārdzīvoja, un te pašā laikā viņa arī saprata, ka tas bija labākais priekš viņas bērna. Tajā brīdī šī sieviete savu slikto karmu, kuru viņa bija uzņēmusi ar nepareizu attieksmi pret savu iepriekšējo darba devēju, bet tur vēl kaut kas bija, es neatceros detaļās, tur nebija tikai darba devējs, tur bija plašāk tās problēma. Bet viņa to visu izprata, viņa lūdza piedošanu un tā tālāk. Un tad šī bērna aiziešana, kas ir milzīga traģēdija, nu, es domāju, jebkurai mātei, nu, tā patiešām dzēs to viņas slikto karmu. Tajā brīdī tā negatīvā enerģija pilnībā izlādējās, un Dievs deva sievietei iespēju, nu, kā saka, laist pasaulē citu bērniņu, veselu bērniņu, un galvenais neatkārtot tās kļūdas, kuras viņa pieļāva pirms tam. Ja cilvēks smagas slimības laikā ļoti ir strādājis ar sevi, izpratis savas kļūdas, nožēlojis savas kļūdas, tad Dievs var arī paņemt cilvēku pie sevis, tātad cilvēks var nomirt, tikai šis aiziešanas brīdis ir viegls priekš cilvēku, tas nav ciešanu pilns, cilvēks vienkārši, nu, tas ir apmēram tā kā, kad mēs katru vakaru ejam gulēt, mēs laižamies saldā miegā. Lūk, tieši tā arī notiek cilvēka aiziešana, ja, tas ir saldi un patīkami, un pat, ja cilvēks ir slimojis ar smagu slimību, piemēram, onkoloģija ļoti bieži ir karmiska slimība, kas ar ciešanām ir jāatstrādā, tad šāds cilvēks, kas ar sevi ir kārtīgi strādājis,
Viņam šis aiziešanas brīdis nav ar lielām sāpēm un ciešanām. Nu, viņš ir, nu, tiešām, kā saka, salda aizlikšana, tā varētu to teikt. Ir, protams, arī cilvēki, kas vēlas un lūdz dievam lielas ciešanas. Tie parasti ir augsts apziņas cilvēki, kas ļoti labi apzinās, ka viņi ir gan šajā, gan iepriekšējās dzīvēs pieļāvuši kļūdas, un ka par kļūdām ir jāmaksā. Bet viņi vēl labāk zina, ka ja viņi izpirks savas kļūdas ar ciešanām, ka viņiem vairāk nebūs jāiemiesojas uz planētas Zeme, ka viņi varēs savu evolūciju turpināt augstākā līmenī uz augstāk attīstītām planētām. Un tāpēc ļoti bieži svētie cilvēki lūdz Dievam lielas ciešanas, lai izbeigtu atzimšanas ķēdi uz planētas Zeme, jo, kā jau es teicu, vēlas turpināt savu evolūciju uz augstākā līmenī. Nu, šie cilvēki, kas tiešām lūdz Dievam lielas ciešanas, manuprāt, tie jau ir sasnieguši svētā cilvēka līmeni. Jo normāli, nu, teiksim, mēs, kas vēl neesam sasnieguši svētā cilvēka līmeni, mēs neviens neprasam Dievam lielas ciešanas. Mēs pārvaram tās grūtības, jeb ciešanas, kas mums ceļā nāk, bet mēs neprasam, lai mums būtu grūtības. Ja? Tāpēc jābūt ir ļoti augstam apziņas līmenim, lai to lūgtu Dievam. Ļoti svarīgi ir katram izprast savu negatīvo karmu. Pilnīgi visiem mums ir negatīvā karma. Nav tāda cilvēka, kuram nebūtu negatīva karma, jo visi mēs kaut ko esam gan šajā dzīvē pieļāvuši kļūdas, gan iepriekšējās dzīvēs esam pieļāvuši kļūdas. Un visas ciešanas dzēš cilvēku slikto karmu, bet nelaime ir tā, ka maz ir cilvēki, kas no šīm ciešanām kaut ko mācās. Un tad sanāk tāds kā aburtais loks, ja? Teiksim, cilvēki piemeklē nelaimi, tajā brīdī notiek viņa negatīvās enerģijas izlāde, it kā, nu, labi izlādējās, nu, viss, ja? Bet tā kā cilvēks neko no savām ciešanām nav mācījies, tad viņš akal uzņem jaunu karmu ar jaunām nepareizām kļūdainām izvēlēm, un viss akal turpinās, ja? Tātad ļoti svarīgi patiešām ir izprast, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Protams, kāds var teikt, bet nu, kā tu vari izprast, kas ir pareizi, kas ir nepareizi? Nu, jāsalīdzina ar dievišķajiem likumiem, jo dievišķie likumi ļoti skaidri pasaka, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Ja? Un pēc tā arī cilvēks var saprast. Pilnīgi pietiek ar 10 mūzus baušļiem. Pat nav jāzina nekas vairāk. Ja ļoti rūpīgi ar dziļu izpratni izprot 10 mūzus teiktos baušļus, tad cilvēks jau var saprast, kādas kļūdas viņš ir pieļāvis. Ja? Teiksim, man vienā nodarbībā viena sieviete jautāja par kādu sievieti, kurai bija onkoloģija, un kurai ārsti teica, ka viņa jau pusgadu atpakaļ nomirs, bet viņa visu laiku bija dzīva, bet, teiksim, tīri fiziski ārsts saka, tur vairs nekas no tā ķermeņa nav palicis pāri, vēža šūnas ir pārņēmuši visu ķermeni, bet cilvēks ir dzīvs. Un cilvēks ir dzīvs, un viņš cieš un mokās, un tuvinieki mokās uz to visu skatoties, ja. Un tad, jā, tad es šai sievietei teicu, ka īstenībā tam cilvēkam notiek smagas karmas dzēšana, un es saku, tas cilvēks tādu ir izdarījis, ka viņam ir tādas ciešanas jāiztur, un tad sieviete teica, ka, nu, kad šis cilvēks sieviete jaunībā ir kaut kur 10 abortus iztaisījusi, jā. Un, nu, padomju laikos bija tā, ka aborti netika uzskatīti par slepkavību, un kas gribēja, varēja taisīt tos abortus pavisam legāli. Un, nu jā, nu, cilvēks, jā, tad cik daudz bērni, neskatoties to, ka šī sieviete ir taisījusi abortus, cik daudz bērni gribējuši caur viņu nākt iemiesojumā. Jā, 10 abortu ļoti daudz, tā es nevaru apbrīnot, ka viņa ir palikusi tik bieži stāvoklī, neskatoties uz 10 abortiem, jā. Un tai pašā laikā ir sievietes, kuras ļoti grib bērnus un nekā nepaliek stāvoklī, jā. Tas arī viss parāda, cik tas process viss ir dievišķi.
Bet, nu jā, tā kā man pateica, ka tai sievietei ir jaunībā bijuši 10 aborti, nu tad skaidrs, ka Dievs viņai, tas ir ļoti daudz smagas kļūdas, un viņai caur tām smagajām ciešanām, Dievs neņēma pie sevis, tāpēc, ka gribēja, lai šī sieviete izprot savas kļūdas, un tajos brīžos, kad viņa nāca pie apziņas, viņa arī lūdza piedošanu. Tā kā viņa īstenībā patiešām, es nevaru pateikt, ka viņa izprata visas kļūdas, bet kaut ko viņa tiešām tajos murgos, kaut ko viņa tur izprata, jo viņa nebija visu laiku pie pilnas apziņas, bet tais brīžos, kad viņa nāca pie apziņas, viņa lūdza piedošanu, ja. Tā kā, jāsaprot ir tas, ka ciešanas dzēš karmu, bet ir ļoti svarīgi arī izprast to negatīvo karmu, jo citādi pieļauj atkal tās pašas kļūdas un pa jaunu uzņem to karmu. Kā tad notiek sliktās karmas izpratne? Mēs vispirms paskatāmies uz negatīvu situāciju, kurā esam nokļuvuši. Un mums šī negatīvā situācija, numur viens, ir jāpieņem ar pazemību. Nevis tur jāvaino kāds, kurš mums to negatīvo situāciju ir radījis, bet vienkārši jāpieņem ar pazemību. Es to esmu pelnījis. Es to esmu pelnījis, es to pieņemu, un pat ja es neredzu saistību, neatceros, ko es pagātnē tādu sliktu esmu izdarījusi, ja mani piemeklē slikta situācija, tā tad es to esmu pelnījusi. Vai nu ar savām sliktajām domām, vai vārdiem, vai rīcību. Es domāju, ka neviens no mums nav eņģelis, ja arī es tā kaut vai padomājot par savu pagātni, varu saskatīt ļoti daudzas kļūdas, gan kur man ir bijušas sliktas domas, gan kur man ir bijuši slikti vārdi, gan kur ir bijusi slikta rīcība. Tā kā, jā, tajā brīdī, kad es saprotu, jā, pa visu būs jāmaksā, kaut kādu daļu varbūt es jau esmu atmaksājusi, kaut kādu daļu varbūt neesmu atmaksājusi, kaut kādu daļu atmaksāšu nākamajās dzīvēs, jā. Bet tas galvenais, ko es varu pateikt, ka tajā brīdī, kad es saskaros ar kaut ko nepatīkamu, es zinu, es sev pasaku, Elvitā, tu to esi pelnījusi, viss ir taisnīgi, tu to esi pelnījusi. Un tad paliek vieglāk, tad tu nejūties kā tāds upuris, kurš būtu jāžēlo, ja? Tu vienkārši saproti, viss ir taisnīgi, jāiziet cauri tam visam, ja? Tātad, numur viens ir pazemība. Numur divi, jāizprot ir, ko šī negatīvā situācija, kurā cilvēks ir nokļuvis, ko viņi grib iemācīt. Un tas varētu nebūt vienkārši, jo, lai varētu tiešām izprast, ko negatīvā situācija māca, ir jāpadomā pirmkārt, kā es jūtos. Kādi stresi man ir, vai man ir bailes, vai dusmas, vai izmisums, vai vilšanās, vai kauns, vai bezcerība. Tad ir ļoti daudz dažādu stresu, kas var cilvēkā būt tajā brīdī, kad viņš piedzīvo negatīvo situāciju. Tālāk, kad viņš ir apzinājies, jā, man ir dusmas, jā, man ir bezcerība, man ir kauns un vilšanās un vēl kaut kas, jā, tad tālāk jau ir jāsaprot šo stresu sniegtās mācības, jā. Protams, pirms mēs nosakām mācības, ļoti svarīgi arī ir konkretizēt sajūtu, jā. Piemēram, cilvēks pasaka, man ir dusmas, tad konkretizēt. Kādas dusmas ir tevī? Uz ko tu dusmojies? Par ko tu dusmojies? Piemēram, cilvēks pasaka, es dusmojos, ka manī neieklausās. Jo es taču zinu, kā tur ir pareizi, bet tas bērns vai partneris, neieklausās manī, dara pa savām. Tad tālāk jau ir jādomā, kad tas stress ir precizēts, jādomā, kāds dievišķais likums vai mācības skaidro šo situāciju. Jo principā visi dievišķie likumi mācības skaidro jebko, bet tur ir jābūt diezgan tādām plašām, labām zināšanām par stresu sniegtajām mācībām. Paņemsim piemēru, ka cilvēkā ir dusmas, ka viņā neieklausās, jo viņš taču ir gudrāks par citiem, un citi cilvēki redz pasauli ierobežoti tikai no savas skatu punkta, ja, un tā tālāk.
Jā, mēs zinām, ka tiešām tā ir, kad katrs cilvēks skatās uz pasaulē notiekošo no sava redzes viedokļa, un tāpēc arī ir sadursmes, viedokļu sadursmes, viens domā tā, otrs domā tā, un katram ir sava taisnība. Nu, teiksim, šobrīd pasaulē ir tirzniecības kari, ko ir izprovocējis Trumps Amerikā. Bet, ja paskatās no Trumpa pozīcijām, kāpēc viņš ir sācis šos tirdzniecības karus, ja, nu var izprast, jā, nu, ka viņam svarīgāk ir Amerika un ka viņš tur nedomā pa pārējām valstīm un viņam ir skaidrs mērķis, ko viņš tā kā caur tiem tirdzniecības kariem grib panākt. Bet, ja skatās atkal no mūsu puses uz tiem pašiem tirdzniecības kariem, ka mēs saprotam, ka tie kari ietekmēs nabadzīgus cilvēkus, ka bagātie jau, bagātos tas varbūt viņi vēl uz šiem kariem pat nopelnīs ar tām visām biržas svārstībām un tā tālāk, ja. Bet, kāds nabadzīgais varbūt zaudēs visu, kas viņam ir bijis, ja. Nu, lūk, bet svarīgi ir saprast, kad ir šie dažādie viedokļi un ka drīkst būt šīs dažādās taisnības un ka nav viena vienīgā taisnība. Un, ja cilvēks dusmojas, ka viņā neieklausās, tas nozīmē, ka viņš grib uzspiest savu viedokli un nevēlas ieklausīties citos viedokļos. Un tomēr tas minētais piemērs ir tikai maza karma. Parasti šādas situācijas rada mazu karmu un vairāk to sauc par neapgūto mācību, kuram ir jāapgūst, ja? Kuru nepieciešams izprast. Nu, tad, protams, rodas lielais jautājums, vai Dievs var būt netaisnīgs pret kādu cilvēku. Tātad katrā no mums, dēļ tā, ka mēs esam pieļāvuši pagātnē nepareizas izvēles, pieļāvuši kļūdas, katrā no mums uzkrājas mūsu aurā, dvēselē negatīva karma, un ļoti bieži mēs patiešām neredzam un nespējam konstatēt cēloņu seku sakarību starp mūsu darbībām un sakām, un neizprotam, kāpēc mums ir jāpiedzīvo dažādas nelaimes, slimības. Un tad cilvēks, kas to piedzīvo, ļoti bieži iesaucās, par ko Dievs? Par ko Dievs tu mani sodi? Nevis ar pazemību pieņem visu to, ko Dievs sūta. Dievs ir ļoti žēlsirdīgs. Tas ir rakstīts visās svētajās grāmatās, bet cilvēkiem ir ļoti grūti saprast, kā var būt Dievs žēlsirdīgs, ja viņš tik smagi liek ciest. Kas tad tā par žēlsirdību? Un, ja cilvēks zina to, ka Dievs ir žēlsirdīgs, un tajā pašā laikā viņš piedzīvo ciešanas, viņam ir jāsaprot tas, ka tam, kam viņš iziet cauri, ka tas ir vieglākais sods no visiem sodiem, kāda varēja būt. Tur jau ir tā nelaime, ka mēs ļoti bieži neapzināmies, ka mēs pagātnē esam pieļāvuši tik smagas kļūdas. Nu, piemēram, ka es minēju par to pašu sievieti, kur jaunībā ir 10 abortus izdarījusi, ja? Nu, viņai būtu jāatņem 10 reizes dzīvību, bet vienas dzīves laikā 10 reizes dzīvību neatņem, ja? Un tāpēc viņai īstenībā tas sots ir, ka Dievs viņu neņem pie sevis. No viņas fiziskā ķermeņa praktiski nekas nav palicis pāri, bet viņa ir dzīva. Dievs viņu neņem pie sevis, jo viņai ir kaut kas jāsaprot. Mums pat ir zināms, kas, ka tev nebūs nokaut, jā, baustas tev nebūs nokaut. Ja mums būtu iespēja saprast, par kādu rīcību mēs saņemam karmisko nastu, tad īstenībā, ja mēs saprotam, par ko mums tas ir, tad mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka Dievs tik žēlsirdīgi atļauj mums atstrādāt mūsu pašu radīto negatīvo kārtu. Teiksim, man arī bija nesen tāda situācija, kad es sapratu, tā bija negatīva situācija, un es it kā tur biju iesaistīts citas personas, un man bija ļoti viegli, teiksim, kādu vainot tajā situācijā. Bet es sev pateicu, nē, Elvita, nevaino tos cilvēkus. Dievs izvēlējās šos cilvēkus,
lai vestu tevi pie prāta. Un, un tad tajā brīdī, jā, kad es sapratu, nē, neviens cits nav vainīgs, es pat esmu atbildīga par to, kas notiek, un ka man vienkārši ir jāiziet cauri tai grūtajai situācijai un jāmeklē risinājums. Un tajā brīdī, kad es tiešām sevī pateicu, ka viss ir taisnīgi, neviens cits nav vainīgs, es pati esmu par pagātnē pieļautām kļūdām radījuši šo negatīvo situāciju. Pirmkārt, manā dvēselē iestājās tāds miers, un es jau, nu, kā saka, biju tiešām sagatavojusies, kā to situāciju risināt, bet tas bija gadījums, kad situācija atrisinājās pati par sevi un ļoti labvēlīgi man. Un tad es domāju, jā, cik interesanti, ka es ļoti labi apzinājos, ka es to situāciju esmu pelnījusi ar pazemību, pieņēmu to, manī bija šis iekšējais miers, un situācija atrisinājās pati par sevi, pat bez manas piepūles, jā. Nu, tad varētu teikt, ka tā tomēr varbūt nebija karmiska situācija, tā droši vien bija vairāk tāda mācība stunda man, kur Dievs vienkārši pārbaudīja, vai es patiešām esmu gatava jebkuru negatīvu situāciju pieņemt ar pazemību, vai es nemēģināšu kādu vainot negatīvajā, vai es uzņemšu šo līdzatbildību. Nu, tad, ņemot vērā, ka pēc tam situācija pati par sevi atrisinājās un manī dvēselē bija miers, tad es varu teikt, ka es to eksāmenu noliku. Nemeklējiet šos vainīgos cilvēkus savās problēmās ārpus sevis. Jā, vispār vainīgos vienalga, varbūt jūs tas nav cilvēks, jūs teiksiet, nu, vainīgs ir Krievijas-Ukrainas karš, ka jums tur šobrīd varbūt kaut kas neizdodas. Ja, teiksim, tikko, nu, vēl joprojām nav beidzies tas skandāls saistībā ar straupi, kas ražo šos te piena produktus, un kur tika šiem darbiniekiem atrasta šī E. coli baktērija, no kuras dēļ ir vairākos bērndārzos un vēl kaut kur saslimuši cilvēki. Nu, lūk, ja, teiksim, nu, šis gadījums tā ļoti arī labi parāda, nu, straupas vadība nesaprot, nu, no kurienes, nu, kā tā baktērija ir nokļūsi, nu, kā viņa ir nokļuvusi uz dažādiem bērndārziem un kāpēc daži tikai ir saslimuši, nu, skaita ziņā, ja, kāpēc tad nav visi saslimuši, ja, kā tā baktērija uzvedās, tā dīvaina un tā tālāk, ja. Bet jā, tā ir mācība viņiem, ka viņiem ir jāpadomā, nu kaut kas nav pareizi, nu, jo, nu, šo uzņēmumu skāra šīs sekas, nu, cerēsim, ka uzņēmums nenobankrotēs pēc šitā visa un atgūsies un turpinās strādāt, bet Bet jā, tas ir tāds ļoti smags pārbaudījums ne tikai šī uzņēmuma vadībai, bet arī darbiniekiem, jo, nu, ja uzņēmums aizvarās ciet, nu, darbinieki zaudē varbūt labu darbu, jā, tā kā tas ir visiem tāds smags pārbaudījums, jā. Ļoti svarīgi ir analizēt savu līdzinējo dzīves ceļu un censties saprast, kas jūsos pašos traucē jums un liek šķēršļus jūsu virzībai ceļā. Kas ir tas, kāpēc jūs nevarat iet savā garīgā izaugsmē uz priekšu? Vai tās ir dusmas, vai tas ir aizvainojums, vai tas ir kaut kas cits, jā, bet vienmēr ir jāatcerās, Dievs ir taisnīgs un Dievs, kā jūs teicat iepriekš, ir žēlsirdīgs. Un ja jūsos ir netaisnības izjūta, ka nē, Dievs nav taisnīgs, es to neesmu pelnījis, ja, tad tas nozīmē, ka jūs tomēr nespējat izprast, ka nevienmēr mēs redzam cēloņus savā problēmā, bet viņi pastāv. Un ja viņi nav redzami šajā dzīvē, viņi ir kādā no iepriekšējām dzīvēm, bet viss, kas ar mums notiek, ir absolūti taisnīgi. Nu, kā tad mēs varam dzēst negatīvo karmu? Kas tad mums ir jādara? Nu, pats pirmais, kas mums jāsaprot, ka mums nevajadzētu vispār radīt negatīvu karmu. Un šo negatīvo karmu mēs neradām tad, ja mēs dzīvojam saskaņā
ar dievišķajiem likumiem un mācībām. Ja mēs tiešām ievērojam kaut vai šos 10 Mūzes dotos baušļus, viņus ļoti grūti ievērot. Es vienmēr izlasu un pie sevis nodomāju, to ievēroju, šitas te man ir grūtības sagādājā. Um, Tad otrais veids ir atstrādāt karmu ar savām pareizām izvēlēm grūtos dzīves brīžos. Trešais veids ir atstrādāt karmu ar pazemību tās situācijas priekšā, kurā jūs nokļūstat. Ļoti svarīgi ir situāciju pieņemt, ka tā ir taisnīga attiecībā pret tevi. Pat ja neredzi šo cēloņu seku sakarību. Dzied, man jāklapo, sakarinājās kakls, un tas arī ir, nu, Dievs šajā brīdī varbūt liek man ar pazemību nu, dzēst daļu no manām pieļautām kļūdām. Kā saka, tumsu spēki dara visu, lai es nevarētu šo nodarbību novadīt, bet tai pašā laikā man ir jāpārvar tās grūtības un jāizstāsta tas, ko es vēlos jums izstāstīt. Tātad negatīvās karmas dzēšana notiek ar pieļauto kļūdu apzināšanos, izpratni, nožēlu un piedošanas lūgšanu tiem, kam pieļautās kļūdas laikā, kas ir sāpināti. Teiksim, ja es minu piemēru, kad man šajā brīdī vienkārši sakutēja kakls un es sāku klepot, kaut kā man klepas nav. Um, Tad, jā, es varu atzīt, jā, es pagātnē esmu pieļāvusi kļūdas, saskarsmē ar cilvēkiem, ar saviem vārdiem esmu pieļāvusi kļūdas. Un te par to runājot, jā, mans kakls, kas ir, nu, visiem cilvēkiem kakls ir saskarsmes orgāns, nu, viņš sāk reaģēt. Viņš sāk reaģēt, nu, jo es jau neesmu izņēmums. Es tāpat kā jūs esmu pieļāvusi kļūdas. Ļoti svarīgi ir lūgt piedošanu tiem, kas jūs ir sāpinājuši, lai dzēstu to daļu no tavas karmas, jo saprotiet, katrs cilvēks, ar kuru jums ir negatīva pieredze, negatīvas attiecības, starp jums ir negatīva saita, un viņi jau saglabājās arī pēc nāves. Viņi nekur nepazūd, tāpēc ļoti svarīgi ir, kamēr tu esi iemiesojumā, visiem visu piedot, lai nekādas negatīvās saites nesaglabājās. Ar garīgās prakses regulāru praktizēšanu, piemēram, lūkšanām, jā, tie cilvēki, kas praktizē lūkšanas, jā, ļoti daudz var, nu, gan sev palīdzēt, gan saviem tuviniekiem palīdzēt. Teiksim, es zinu gadījumu, kur sieviete apmēram gadu lūdzās par savu brāli, kas bija ieslīdis alkoholismu atkarībā. Nu, un viņas lūkšanas tika uzklausītas, jā, pēc gada, bet viņas brālis tiešām ir ticis vaļā no šī dēmona. Un es domāju, ka tas ir ļoti liels nopelns tieši no šīs sievietes, kas par savu brāli katru dienu neatlaidīgi lūdzās. Ar pareizām izvēlēm ikdienas situācijās, kas nozīmē dzīvot pēc sirdsapziņas, nepārkāpjot dievišķos likumus. Tātad mēs varam mīkstināt karmisko slogu ar savu kļūdu izpratni, nožēlu, lūgšanām, meditāciju, dzīves un sevis izzināšanu un piedošanu. Ļoti svarīgi atcerēties, ka piedošana ir vienīgais atbrīvojušais spēks visumā. Tāpēc piedošana ir ļoti, ļoti svarīga. Un tieši piedošana ir tā, kas dzēš negatīvo enerģiju, kas dzēš jūsu slikto karmu. Ja cilvēks nav gatavs piedot, viņš nevar dzēst savu slikto karmu. Augstākie spēki mums katra mēneša 23. datumā ir devuši brīnišķīgu iespēju pātrināt karmas dzēšanu. Tātad atcerieties katra mēneša 23. datums. Tātad, kad ir 23. datums,
Tajā dienā īpaši domājiet labas domas, dariet labus darbus, praktizējiet garīgo praksi, cik ir iespējams, un jūs dzēsīsiet daļu jau no nākamā mēneša paredzētās karmas. Jūs paši sev atvieglosiet jau nākamo mēnesi. Katram cilvēkam karmas dzēšana ir individuāls process, jo mēs katrs esam pieļāvuši dažādas kļūdas. Nav tā, ka mēs visi vienas un tās pašas, jā. Līdz ar to mums katram arī tas atmaksas brīdis ir savā laikā un savādāk izpaužās. Tas, ko mēs zinām, ka par mazām kļūdām ciešam mēs paši jau šīs dzīves laikā. Tātad mazās kļūdas, kuras esam pieļāvuši šīs dzīves laikā, arī izpirksim. Tajā pašā laikā, ja mēs esam pieļāvuši lielu kļūdu, tad šī lielā kļūdas atgriešanas brīdis varbūt vēlāk, pieņemsim, mēs jaunībā esam pieļāvuši lielu kļūdu, bet karmas izpirkšana notiek vecumdienās. Nu, par lielu kļūdu maksā arī mūsu bērni. Ja? Ir zināms, ka šobrīd karmas atgriešanas process ir pātrinājies, tāpēc cilvēki, kas pieļauj mazu kļūdu, sekas ierauga uzreiz jau tur, vai nu tajā pašā dienā, vai pēc 2 dienām, vai nedēļas laikā, bet ļoti drīz. Jo lielāka kļūda, jo karmas atgriešanās notiek vēlāk. Bet kādam tas var būt šajā dzīvē, kādam var būt tikai nākamajā dzīvē. Bet, nu, pārsvarā par lielām kļūdām mēs maksājam vecumdienās, kad mēs esam neaizsargāti, vārgi, nu, kad mēs nevaram, kā saka, risināt problēmas tā, kā mēs to varam darīt laikā, kad esam jauni un spēcīgi. Tātad, ja cilvēkam ir bērni, tad par lielu kļūdu pieļaušanu cieš bērni, jo bērnu ciešanas vecākiem vairāk sāp nekā pašu ciešanas. Bet, ja kļūda ir ļoti, ļoti liela, tad cieši maz bērni, jo parasti cilvēka dzīves ilgums pieļauj redzēt savus mazbērnus, un ticiet man, vecmāmiņām, vectētiņiem sāp daudz vairāk, kad viņi redz, ka sāp viņu mazbērnam. Tātad mazbērnu ciešanas vecāki pārdzīvo vēl smagāk nekā paši vecāki, tieši tāpēc ļoti liela kļūda rezultātā uzņemtās karmas atgriešana notiek caur mazbērnu ciešanām un tiek paņemt līdzi arī uz nākamo dzīvi. Tātad ļoti liela karma tikai ar to, ka cieši mazbērni netiek atstrādāti. Pašam arī būs jāatstrādā, bet kādā no nākamajām dzīvēm. Karmas dzēšanas brīdis sākas tajā brīdī, kad sāk cilvēks piedzīvo sakas, kad ir tas sliktais. Ja cilvēks strādā ar sevi, tad tas karmas dzēšanas brīdis sākas tad, kad cilvēks sāk strādāt ar sevi. Bet sekas būs jāpiedzīvo jebkurā gadījumā, tikai tas būs maigākā formā. Tie cilvēki, kas strādā ļoti cītīgi ar sevi un iet šo garīgās izaugsmes ceļu nesautīgi, protams, ka karmiskais rats pie viņiem atgriežas, bet viņš varbūt maigākā formā tas nodarījums, ko cilvēks ir izdarījis pagātnē, ir daudz, daudz spēcīgāks nekā šis cilvēks samaksā, ar ko viņš sastopas tagadnē. Ja cilvēks apgūst lielo skolotāju doto mācību, nožēlo savas kļūdas, strādā ar piedošanu, praktizē garīgo praksi, izdara izvēles saskaņā ar savu sirdsapziņu, tātad klausa sirdsapziņu, tad negatīvā karma dzēšas pakāpeniski. Viņa pakāpeniski dzēšas. Pilnībā izvairīties no negatīvās karmas atgriešanās nav iespējams. Nav iespējams. Mums būs jāsamaksā par savām kļūdām. Jautājums ir tikai kā. Tāpēc ir ļoti svarīgi mācīties un iet šo garīgās izaugsmas ceļu, jo tad karmas atgriešanās ir maigākā forma. Piemēram, cilvēks kādā no iepriekšējām dzīvēm ir kādu nogalinājis. Pēc taisnīguma būtu, ka šajā dzīvē kādam citam ir jānogalina šis cilvēks. Bet ja šis cilvēks šajā dzīvē ļoti strādā ar sevi, ikdienas dzēšo daļu no savas karmas, izdara pareizas izvēles,
tad šajā dzīvē šī sliktā karma pie viņa var atgriezties atpakaļ, piemēram, kā nogalinātā cilvēka gars viņu netaisnīgi apvaino. Nu, piemēram, viņš iepriekšējā dzīvē ir nogalinājis kādu cilvēku, un šajā dzīvē viņš sastopās ar šo cilvēku, kuru viņš iepriekšējā dzīvē nogalināja, bet tas cilvēks viņu netaisnīgi apvaino. Nu, jūs piekritīsiet, ka sods ir atgriezies pie viņa ļoti maigi. Viņš tiek tikai netaisnīgi apvainots, bet nenogalināts. Ja? Bet tas ir tikai tāpēc, ka viņš ir darījis visu, lai šī karma kļūtu maigāka. Ja cilvēks, kam ir nogalināšanas karma, nestrādā ar sevi un ikdienas nedzēš savu karmu, tad viņam būs jāsastopas ar slepkavību. Un nav teikts, ka noslapkavos viņu. Varbūt noslapkavos viņa bērnu vai mazbērnu vai kādu citu tuvu cilvēku. Bet katrā ziņā viņš sastapsies ar slepkavību, lai saprastu, nu, cik tas ir nepareizi, lai uz mūžu mūžiem saprastu, ka nedrīkst slepkavot cilvēkus, lai kādas tās situācijas nebūtu. Problēma ir tā, ka parasti jau cilvēks nespēja to saprast, ka, ja viņš ir saskāries ar tādu nelaimi kā slepkavība, nu, kad ir noslapkavots kāds no tuviniekiem, ka viņš nevar saprast to, ka viņš taču pats varbūt arī iepriekšējā dzīvē ir kādu noslapkavojis, jo viņš vienkārši redz šo dzīvi, kur viņš nav nevienu varbūt slepkavojis. Ja. Cik ilgā laika posmā tiek atstrādāta karma, to lemj karmas valde. Nu, šobrīd cilvēkiem ir iespēja 2 reizes gadā, vasaras un ziemas saulgriežu laikā, lūgt palīdzību karmas valdē, rakstot vēstuli ar lūgumu risināt kādu problēmu, jeb dzēst kādu karmu. Lūguma uzklausīšana ir atkarīga no karmas smaguma un cilvēka patiesās nožēlas un tiekšanās paplašināt apziņas līmeni. Ja? Protams, nav aizliegts rakstīt karmas valdē vēstules, var rakstīt ne tikai 2 reizes gadā, var rakstīt visos saulgriežos 4 reizes gadā un var rakstīt pēc būtības arī katru dienu. Jautājums ir tikai, kurā brīdī karmas valde izskata šīs vēstules, un karmas valde vēstules izskata saulgriežu laikā. Bet vienmēr ir izņēmumi, un nav tā, ka vienmēr ir jāgaida arī saulgrieži, kā arī karmas valde var sanākt uz ārkārtas sēdēm un izskatīt vēstules arī ātrāk. Tā kā pēc būtības izteikt lūgumu karmas valdē var jebkurā brīdī, bet ļoti svarīgi ir kaut ko dot no sevis. Ne tikai lūgt, lai jums palīdz, bet arī dot no sevis kaut ko labu. Jo, nu, ir jānotiek tam enerģijas apmaiņas principam, ja, kad, ja tu lūdz palīdzību, tev arī ir jāpalīdz, jāizdara kāds labs darbs. Kādam pieļautās kļūdas dzēšana aizņems dažus mēnešus, kādam tas aizņems gadu, kādam varbūt vairākus gadus līdz pat 12 gadiem. Kāds varbūt nodzīvos visu mūžu un tā arī neatstrādās savu karmu mūža laikā, pat piedzīvojot smagas ciešanas, jo vienkārši ir tik smaga tā karma sastrādāt iepriekšējās dzīvēs, ka pat nevar viņu vienu mūžu laikā atstrādāt, un daļa neatstrādātās karmas tikt pārcelt uz nākamo ciklu. Tieši tāpēc katra gada beigās notiek dažādas nelaimes. Atcerieties, mūsu Zolitūdas nelaime arī notika 21. novembrī. Un Zolitūdas nelaime ir viens no piemēriem, kad notika karmas izlādes process spēcīgs. Ja, tātad Latvijā bija uzkrājusies negatīvā enerģija, un viņai bija jāizlādējas. Ja. Un tieši tāpēc veciem cilvēkiem mēdz būt grūtas vecumdienas, jo dzēšanas brīdis notiek mūža beigās. Nu, ir cilvēki, kas, teiksim, visu mūžu krāja naudu un tur veiksmīgi strādā biznesā un vēl visu kaut ko ar domu, ka vecumdienās, lai būtu viegli. Nu, paskatāmies uz to pašu Ukrainu. Nu, tur arī cilvēki bija veiksmīgi sakrājuši savus mantību un tas viss tika ar raķetēm izpostīts. Ja? Tā kā mēs nevaram nodrošināties vecumdienām. Mums ir jādara tas, ko mēs varam, bet mēs nevaram nodrošināties, jo īpaši šajos laikos, kad mēs redzam, ka visā pasaulē ir
faktiski haoss šobrīd, tad haosā neviens neko nevar prognozēt, kas būs rīt. Neviens nevar prognozēt, ka tās nopelnītās pensijas, kas parādās tur mūsu internet bankās, ko mēs redzam, cik esam nopelnījuši, ka mēs to saņemsim. Neviens neko nezina. Un tāpēc ir ļoti svarīgi um, tiešām strādāt ar sevi, jo pat, ja tu piedzīvos vissmagākos, grūtākos brīžus, tu būsi, nu, tu spēsi vieglāk atgūt dvēselē mieru, jo tu izpratīsi cēloņu seku sakarību. Ja cilvēks tikai dzīvo, krāja naudu, materiālās mantas, lai vecumdienās būtu viegli, nu, viņš varbūt tās vecumdienas nemaz nepiedzīvo. Dievs viņu ātrāk paņem pie sevis, un viņam viss tas sakrātais, ko viņš domāja, ka viņš izmantos vecumdienās, tā arī paliek. Nu, nezinu, bērniem, radiniekiem vai valstī, bet viņš to nemaz nevar izmantot. Jebkurā gadījumā tas, kas mums visiem ir jāatceras, ka mums ir jāizturas pret negatīvās karmas dzēšanu ļoti, ļoti atbildīgi, jo mēs katrs pats esam atbildīgs par savu laimi. Mēs paši esam savas laimes kalēji un likteņu noteicēji. Atcerieties, tas, kā mums iet tagadnē, tas ir saistīts ar to, kā mēs dzīvojām pagātnē. Bet tas, kā mums ies nākotnē, ir atkarīgs no tā, kā mēs dzīvojam tagadnē. Un mēs nevaram vainot nevienu nākotnē, ja mēs nākotnē piedzīvosim kaut kādas ciešanas. Tas tikai nozīmēs to, ka mēs tagadnē neesam darījuši visu, lai nākotnē nepiedzīvot ciešanas. Es atceros, ka Vilma Lūle, man liekas, bija tā, kas teica, ciešanas, es nenocitēšu precīzi to teikumu, bet, man liekas, bija apmēram tā, ciešanas ir tikai muļķiem. Ja tu mācies, ja tu garīgi audz, nonākot pat vissmagākajās dzīves situācijās, tu spēj tam ieraudzīt pozitīvo pusi, un tu spēj tam ieraudzīt labumu. Teiksim, tā kā es esmu sniegusi palīdzību onkoloģiskiem slimniekiem, ja, tad man ir bijusi tā pieredze, ka es viņiem vaicāju, nu, pēc noteikta laika viņi jau ir kārtīgi strādājuši ar sevi, ka es viņiem vaicāju, ja viņiem Dievs dot iespēju izvēlēties vai iziet cauri tām ciešanām, kurām viņi izgāja cauri, tur ķīmijterapija, starterapija un visādas sliktas pašsajūtas. Bet nu, viņi caur tām ciešanām ir meklējuši informāciju, kāpēc viņi ir saslimuši un ir ļoti auguši garā, vai ka viņiem nebūtu nekādas šādas ciešanas, ka viņi dzīvo tā, kā viņi dzīvoja pirms slimības, bet viņi arī neko nebūtu iemācījušies. Un ziniet, lai cik tas dīvaini nebūtu, visi šie cilvēki pasaka, ka viņi tomēr izvēlētos ciešanu ceļu. Jo viņi ļoti novērtē to, ko viņi saprot, ko viņi caur tām ciešanām ir iemācījušies, un ko viņi ir, un cik ļoti viņi ir auguši garā, ka viņi ir sapratuši, cik tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lūk tā. Tā kā atceramies to, ka mēs paši esam savu likteņu noteicēji, mēs katru dienu izdarām izvēles, viena izvēle mūs tuvina Dievam, otra izvēle attālina no Dieva. Nu, ja mēs gribam ciešanas piedzīvot, tad, mums, protams, mūsu izvēles mūs attālina no Dieva. Bet, ja mēs tuvojamies Dievam un izdarām pareizas izvēles, tad mēs vieglāk pārvaram tās grūtības, kas mūsu ceļā nāk. Nu, tas būtu viss, ko es gribētu šodien pastāstīt par šo tēmu no teorijas puses, un tagad došu iespēju tiem, kas pagaidām vēl ir palikuši pieslēgušies, uzdot jautājumus, un sākšu ar Singūnu. Singūnu var ieslēgt mikrofonu? Jā, labvakar visiem. Jautājumi man īsti tā nav, bet es aizdomājos par to vecvecāki un mazbērni, ka vienmēr ir pieņemts tā teikt, ka vecvecāki ir nevis lai mazbērnus audzinātu, bet lai mīļotu un lolotu un, nu, lutinātu. Un tad es aizdomājos, ka, ja jau, nu,
Nu, nav zināms, vai tā ir tā viņu karma uz tiem mazbērniem, kuriem grūti iet, bet es tad pieļauju, ja vecvecāki lūgtu par mazbērniem, kuriem ir grūti, tad šīs lūgšanas būtu tā kā, nu, es nezinu, uh, spēcīgākas vai kā, jo pēc būtības jau savā ziņā, jā, labi, tā varbūt ir kāda bērnu paškarva, bet arī iespējams to vecvecāku radītā karma. Vai viņi var, nu, varbūt jautājums tad tā, vai viņi var palīdzēt tiem mazbērniem? Nu, palīdzēt droši vien, ka var. Un lūkšanas, protams, ir dievišķā enerģija, kas palīdz, bet no karmas izbēgt nevar. Un dažreiz var gadīties, ka cilvēks ar, nu, teiksim, tas vecāks ar tām lūkšanām varbūt panāk to, ka tā karma tiek atlikta uz laiku. Atlikta. Un tad viņam liekas, ka, mani uzklausīja, man dzēsa manu karmu. Nē, nedzēsa, vienkārši varbūt deva laiku, lai tas cilvēks vēl, nu, attīstās apziņā, lai viņš, nu, labāk izprot tās savas pieļautās kļūdas. Bet atceramies to, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Dievs var piedot uzreiz visu. Un to viņš lemj, to nelemj cilvēks, jā, to lemj Dievs, nu, augstākais saprāts, enerģija, augstākā enerģija, jo viņš redz visu kopumā. Mēs redzam tikai to, ko mēs redzam. Jā, mēs jau redzam ļoti maz un ļoti šauri, bet viņš redz visu kopumā, tā kā viņš var būt žēlsirdīgs un kādai vecmāmiņai, kas lūdzās par savu mazdēlu, patiešām palīdzēt, mazdēls izvesaļojās vai atrisinās tā problēma, kas ar viņu ir bijusi, jā. Un kādai citai vecmāmiņai, kas dara to pašu, Dievs neuzklaus šīs lūkšanas. Tā kā lūkšana uzklausīšana arī ir atkarīga ļoti no tā, nu, kādas tad tās kļūdas pagātnē ir. Bet jebkurā gadījumā lūkšana enerģija ir pozitīvā dievišķā enerģija, un viņa paaugstina tās vibrācijas. Ja nepareizas izvēles pazemina vibrācijas, tad pareizas izvēles paaugstina vibrācijas. Ja. Tā kā jebkurā gadījumā lūkšanas ir ieteicams, bet arī ir jāskatās, vai tās lūkšanas, tas, par ko tu lūdz, vai tas skar tevi personīgi. Nu, pieņemsim, tas tās mazbērns, tas skar tevi personīgi un tu par viņu lūdzies. Dažkārt, kā saka, nemaz nav ieteicams lūgties par visu, jo savādāk cilvēki nemācās. Cilvēkiem ir dažkārt jādabūna papīri, lai saprastu, ka tā nav pareizi. Kamēr viņi nav dabūjuši papīri, viņi nesaprot, un lai kā tu viņiem skaidrotu, viņi to nesaprot. Nu, piemēram, šobrīd ļoti daudz zinātnieki visādos veidos mēģina teikt cilvēcei, kad situācija ar Antarktīdā un Arktikā, kur kūst šie ledāji, patiešām ir ļoti bīstama, kritiska, un ka ir šī globālā sasilšana, un kā mēs zinām, pēc globālās sasilšanas tālāk seko ļoti liels sals. Un cilvēki nevis nomirst no sasilšanas, bet nomirst no sala, jo nespēja, kas saka, nodrošināt ar pietiekamu siltumu un tā tālāk, jā. Un te pašā laikā, lai kā zinātnieki mūs brīdina par to, kas šobrīd notiek ar ledājiem, nu, ir daļa, kas vienkārši uzskata, ka tās ir muļķības. Nu, bet no tā, kādas izvēles izdarīs cilvēks attiecībā pret dabu, no tā būs atkarīgs, kas notiks nākotnē, vai būs dabas kataklizmas, vai kādas viņas būs, jo, teiksim, tas, kas ir lielo skolotāju mācībā brīdināts, ja, kad cilvēks var iet bojā no uguns. Kā tā uguns rastos, ne jau, ka kāds aizdedzinātu mežu. Tas ir vulkāna izvirdums. Un tad tā lāva, ja tas vulkāna izvirdums ir tik ļoti liels, ja vairāki vulkāna izvirdumi vienlaicīgi, ja, tad tā lāva pārklāja visu planētu un cilvēkam nav kur palikt. Viņš vienkārši sadeg. Nu, lūk, tā kā ar tām lūkšanām, protams, ka par mazbērniem vajag lūgties, jā, tas viss ir pareizi, bet
arī jāsaprot ir, kad arī tiem mazbērniem dažkārt tiešām vajag to pērienu, lai viņi tiešām saprastu, ka tas ir nepareizi, ko viņi ir darījuši. Singūna, vai es atbildēju uz jautājumu? Jā, Elvita, paldies. Nebūs citi jautājumi. Es aizdomājos par planētas Zemi karmu, bet tad es izdomāju, ka laikam jau nē, ka mēs radām viņai tos apstākļus, ka varētu tad runāt nu, tādā globālākā par valsts karmu, kā tādu, par mūsu tautas karmu. Es domāju, cik plaši tas iet, jo no zemeslodes karma tas laikam ir nav. Tādas nav. Ir Ir planētas karma, jā, arī? ir Ah, valsts karma, ir sabiedrības karma, ir planētas karma, ir visos līmeņos ir karma, jā. lūk, un kas veido planētas karmu? Cilvēce. Cilvēks ar savu aplamu un domāšanu, kļūdainām izvēlēm. Cilvēce ir, nu, ir zināms no lielo skolotāju mācības, ka šobrīd ir tāds tā kā balansējam starp to, vai cilvēce, nu, mēs jau šobrīd redzam, kas notiek, ja cilvēks, pieņems lēmumu, mūsu tur tie līderi, kas šobrīd lemj likteni pasaulē, pieņems lēmumu pašaudīties ar kodolieročiem. Nu, tad mēs visi saprotam, ka labi, planēta Zeme varbūt neies bojā, bet nu, maz būs izdzīvojošo. Un arī tiem būs jādzīvo kaut kādā radiācijā un tā tālāk. Ja. Tā kā cilvēks ar savām izvēlēm nosaka to, vai planēta Zeme pastāvēs vai nepastāvēs, un kā viņa pastāvēs. Planēta Zeme, protams, mēģina visādi cīnīties, lai sevi attīrītu ar tiem pašiem vulkānu izvirdumiem, zemestrīcēm, plūdiem, ugunsgrēkiem. Ja, tas ir tas, kā planēta Zeme mēģina attīrīties no tās negatīvās enerģijas, ko cilvēks ir radījusi. Ja. Bet, nu, ja cilvēce radīs arvien vairāk un vairāk un neizdarīs pareizas izvēles, nu, tad mums arī var nākties piedzīvot Lemūrijas laikus. Nu, Lemūrijas laikos bija, kad ar uguni, jā, tika tā laika cilvēks iznīcināta, bet ne pilnībā. Daļa cilvēks jau palika dzīva un tālāk evolūcionē, un reku te mēs esam visi, jā. Nu, tā kā tā. Singūna viss, saprati? Jā, paldies, jā. Mhm. Pagaidām viss. Jā, paldies. Juliāna, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Juliānai nebūs jautājumi. Labi, Linda, ieslēdz mikrofonu. Labvakar, paldies Labvakar. par lekciju. Bija lietas, kas bija kā atklāsmes, kurām tā kā pievērš uzmanību, bet man radās tāds jautājums, kur bija tā kā jūs minējāt tādu punktu par partneru attiecībām un to, ka tiek atstrādāta karma vienam ar otru. Un man tā kā jautājums ir šī gadījumā, ja ir viens no partneriem, kuram ir vēlme, kurš tā kā sāk izprast šos cēloņus un kuram ir vēlme šo karmu atstrādāt, bet otram it kā, nu, varbūt ne nav vēlmes, bet viņam tā kā nav zināšanas, vai šī gadījumā tad šī karma nedzēšās un arī pārnesās uz tām nākamajām dzīvēm. Nu, nē, nu, ja, teiksim, viens ļoti strādā, kaut vai tas otrs varbūt neko nedara, jā, bet tas viens strādā, tad viņš jau var panākt to ar savu darbu, ar savu attieksmes maiņu pret partneri. Viņš var panākt to, ka tas partners kļūst pret viņu pozitīvs un piedod, un tad līdz ar to arī tā karma tiek dzēsta. Tā kā nav obligāti, ka abiem diviem ir jāstrādā. Ja viena puse, un īpaši, ja tā ir sieviete, kas strādā, ja, nu, vīrietis viņš jau, kā saka, iet līdzi savai sievai, pat ja viņš netic tām lietām, teiksim, to es arī man vīrs visu laiku ir teicis, ka viņš netic tam visam, ko es daru. Bet tajā pašā laikā es redzu, ka viņš arī interesi paskatās kaut kādas filmas, kur ir kaut kādi tur burģi, jeb cilvēki ar īpašām spējām,
un tad viņš kaut ko palasa, un tad es viņiem jautāju, bet tad viņš tam visam netic, kāpēc tu to skaties, kāpēc tu to lasi, jā? Viņš saka, nu, bet dzīvojot ar tevi kopā, viņš saka, nu, man tak jāsaprot. Viņš saka, nu, tak jāsaprot, jā. Tā kā viņš negribot, jo es nekad neesmu viņu spiedusi, teiksim, izprast to, ko es tur daru un tā tālāk, jā. Bet negribot, tu jau nevari līdzās tā pastāvēt, ka tu pilnībā ignorē visu to, kas notiek, jā. Tā kā viņš tomēr, nu, sieva pavalk vīru līdzi. Visas sievas pavalk vīrus līdzi, tāpēc ļoti svarīgi, lai sieviete iet garīgās izaugsmas ceļu, viņa ļoti labi vīrieti pavalk līdzi. Vīrietis arī var pavilkt sievieti līdzi, arī otrādi var būt, jā, bet vīrietim grūtāk, jo sieviete ir mīlestības spēks, mīlestības enerģija, un tāpēc tas vīrietis arī pavalkās līdzi. Linda? Paldies! Saprati? Jā. Jā. Nebūs vairāk jautājumi. Nu, man būtu tāds jautājums, es nezinu, varbūt tā tas droši vien arī saistīts ar karmu. Pēdējā laikā mums Latvijā ir dzirdami vairāki tādi gadījumi, kas saistīti ar ugunsgrēkiem. Piemēram, pēdējais te bija, kur Skaistkalnē nodega kafejnīca. Kā šeit izprast šo karmu? Un tā visīstākā karma, jo tur, nu, lai arī viņi atjaunoja to kafejnīcu, tomēr bija no iepriekšējā tas, kas tur notika. Pirms tam šajā kafejnīcā bija uzkrājusies negatīva enerģija, jo iztaisīt remontu nevar ar remontu dzēst negatīvu enerģiju. Un tas liecina par to, ka tajā kafejnīcā pirms tam, jā, pirms tur kaut ko atjaunoja un laboja, ir bijis kaut kas tik negatīvs. Varbūt tur ir daudz cilvēki kļuvuši par alkoholiķiem vai narkotikas lietojuši. Es jau neko nezinu par to kafejnīcu, kas tur ir bijis agrāk, jā. Bet man ir pilnīgi skaidrs, ka tur bija negatīva enerģija. Un šī negatīvā enerģija caur ugunsgrēku tika dzēsta. Tā notiek negatīvās enerģijas izlāde. Ar ugunsgrēku negatīvā enerģija tiek dzēsta. Tā es varētu skaidrot to. Jebkurā gadījumā visur, kur notiek ugunsgrēki, tas arī ir lielo skolotāju mācībā teikts. Tur, kur ir ugunsgrēks, tur skaidrs, ka ir bijusi negatīvā enerģija, ka tas uguns to negatīvo enerģiju izlādē. Tā kā, jā, tas ir karmiskas situācijas, jā. Paldies, Liels! Vai būs vēl kādi jautājumi? No manis nebūs. Labi, paldies, Linda. Nu, Juliāna uzrakstīja, ka no viņas arī nebūs jautājumu. Tad es teikšu paldies, ka piedalījāties šajā seminārā un uz tikšanos nākamā seminārā, kurš būs apmēram pēc mēneša. Jauku vakaru! Paldies! Paldies! Visu labu! Paldies!